lietojam pilsētas ūdeni arī dzeršanai, bet laistīšanai un saimnieciskām vajadzībām esam atstājuši veco aku, ko izmantojam dārza laistīšanai, teiksim, ārējiem mazgāšanas darbiem. Es domāju, ka tas mums ir materiāli izdevīgāk. Es aizdomājos, ka mums iespējams ir lietas ūdens uzkrāšanas sistēma ieviest saimniecības ēkai. Reāli dzīvojamai ēkai tas nav vairs iespējams, bet saimniecības ēkai, nomainot jumtu, ir uzlikts jaunas notekarenes, un no lielas platības varētu savākt tvertnē lietas ūdens. Man patika ideja par lietus dārziem, jo mājā saimnieko mana dēla ģimene un vedekla aizrausies ir ar daļdārzu izveidi, varētu arī būt strūklaka no notekūdeņiem.